Dācis Steinert Labs metiens, es teiktu. iespējams, ka pat uzlabo, iespējams. Jelgavniece Dācis Steinerte izcīna uzvaru. Šogad bija ļoti grūti, jo bija grūts pavasaris. Bija meniska trauma, bija 2 angīnas uz mēnesi. Bija gandrīz tāpat kā jūras laikos, sāku sportot tā reāli maijā. Tad no maija vajadzēja tikt uz strīpas. Priekš tā, kāda bija apstākļi pavasarī, rezultāts ir pilnīgi apmierinošs. Nē, pretiniekiem Vineta Krūmiņa principā viņai bija tā kā sezonas rezultāts, viņai bija pa 2 centimetri labāks pagājušajā gadā. Bet tieši uz to mans labākais rezultāts bija uz prezidenta balvu. Un otrs labākais, manuprāt, arī bija uz Latvijas čempionātu. Tā kā uz svarīgākajām sacensībām. Vinetai atkal kaut kas tur kādā citā brīdī bija labāk, un tad atkal nebija tik labi. Bet rezultāti bija līdzīgi. Tas nav tā, ka noteikti nebija pārliecība, ka es šogad varētu izcīnīt viņu. Kā kuru gadu bija tādi, kad es biju tā kā ļoti pārliecinoši. Kad es zināju, nevis ka zināju, bet tur bija tā, ka man ir jāizpild mans uzdevums, un tad man būs. Bet lielā daļā gadījumu man bija, iepriekšējos gados bija Inga Miķelsone. Lielā daļā sezonas viņa varbūt visu man uzvarēja, bet es uzvarēju tajā sezonā 1 vai 2 sacensības, un viena no tām bija Latvijas čempionāts. Man vienkārši patīk uzvarēt Latvijas čempionātā. Es uz vieglatlētiku atnācu 10. klasē. Es biju basketbolists, es aizgāju pie treneris Maijas Ukstiņas. Viņi atcerās, ka es esmu atnākusi ar pilnīgu pārliecību, kad es tagad nodarbošos ar vieglatlētiku. Man pārāk neinteresē, kad vidusskolā to parasti nesāk darīt, bet īstenībā es atceros, ka es biju ļoti uztraukusies. Man bija kaut kāda nojausma par lodes grūšanu un par augstlaikšanu, bet par disku mešanu man nebija, bet viņai bija uzreiz skaidrs. Jo viņa man iedeva disku, manuprāt, tajā pašā gadā vai uzreiz vai tuvākajā vasarā. Sākumā man bija abi 2, gan lode, gan disks, bet lode nebija ļoti tuva. Rezultāti bija priekš tādas Latvijas bija ok, bet tā tuvu bija tieši disku mešana. Es atceros pirmās sacensības, aizmetu 25 metrus. Tajā laikā bija mums tāda Dace Ruskula, kas brauca uz Olimpiskajām spēlēm. Viņa tajā sacensībās aizmeta 55 metrus, un principā viņa meta virs 60. Tā kā man bija ko pastīties, man pilnīgi netraucēja, ka tā starpība ir ļoti liela, bet man patika disks uzreiz. Es aizbraucu uz Baltijas veterāņu čempionātu, bet tur šobrīd man nav ļoti interesanti, jo konkurence tur ir vēl mazāka Baltijas līmenī, bet tur katrā vecuma grupā ir kādi varbūt 3-4 dalībnieki, un tas nav tā ļoti nopietni, tas pagaidām nav. Varētu būt, kad braukt uz pasaules veterānu vai Eiropas veterānu čempionātiem, tas varētu būt, bet tā kā tas viss ir par saviem līdzekļiem, tad es pagaidām vēl uz to necēmēju. Es mēģināju, man ļoti patika, bet vienā no pirmajiem turnīriem es satraumēju menisku, respektīvi tas ir arī tas, kas notika pavasarī. Un tā kā man disks ir tas, ko es pazīstu, zinu un ir tuvāks, tad šobrīd es ar basketbolu neriskēšu. Es nezinu, vai kādreiz pie tā atkal atgriezīšos, bet tad, kad disks varbūt aizies pavisam, tad var mēģināt atkal basketbolu, bet ne tagad. Nākošai sezonai tad man ir 2 mazi bērni, man ir jāsāk strādāt, un es gribētu uzvarēt vēl vienu Latvijas čempionātu.